tas ir Cadillacs EEM. Vairs jau nebūs. Pie mums 250 eiro. Un jā, mēs mācam ar netīru 38. Un šeit var iebāzt tauruni jau. Jā, EEM. Sveicieni, esmu atpakaļ Latvijā. Neko daudz Vācijā nesanāca parādīt jums. Bet, nu, jau atnāca Latvijā pāris klienta mašīnas, tā kā varēšu arī parādīt. Un šoreiz tas mums ir F31 faceliftā. 17. gada paņēmām viņu kopertā, cilvēkam kopā Latvijā nostājās pa aptuveni 11 000 eiro. Ļoti labā stāvoklī, tiešām brauc kā ar jaunu Bembi. Nobraukums 172 000, jau LED gaišās eņģeļāts. Defekts ir logā plaisa, jo ir krusinīgs. Te kalbu un te var redzēt. Varbūt redzēt, varbūt nē. Bet tā kā cilvēks nodarbojās ar krustu labošanu, mašīnu salabos un būs viņam labs auto. Jā, kā minēju, faceliftā viņš ir 17. gads. 1.8. Tikko biju Ogrē, baigi patīkami braukt, tiešām tā komfortabli, stabils uz ceļa, stāvoklis perfekts, nu tiešām ļoti iepriecināja man šī mašīna. Kā minēju, cena nostājās kopā 11 000 eiro, nobraukums 172 000, rekāra sēdeklīši, automāts, piekaras, tas te vai braukšanas stilu mainīt, sēdekļu apsilde, mazais ekrāns, 2 atslēgas. Tā kā ļoti labs, patīkams auto, patīkami pārsteidza, tā kā, lai labi kalpo klientam, salabos būs vispār super, tā kā, lai labi kalpo. Ja jums interesē līdzīgi auto, droši raksta man uz WhatsAppu, centīšos palīdzēt atrast. Braucam pa Ramam, Rams ir gatavs. Tā kā aizbrauksim apskaties, kā sataisiet, tur tikai iztaisnoja, tur nav krāsošana. Un pierreiz tagad aizdzīšu Mustangu pie viņā. Nedaudz aija uzpulēju, lūk, tur es, šo sānu viņa, trenējās pulēt. Manuprāt, sanās diezgan ok. Ķīmiskā ir uztaisīta, uzlīmes uzlīmēs, mašīna ir gatava. Bet, ja nopietni, saliksim arī aizmuguri, būs viss pa smuko. Ramam Tosols teik, rekur tā slavenā trubiņa, kā lai fonā labāk redzēt, rekur tādu viņa izskatās. Uzliksim, cerams, ka strādās, cerams, ka tas vainīgs un tiksim mājās atpakaļ svimkodam. Nevis mēģināt kaut kādīgi tikt mājās savādāk. Tā kā tā, labi, bliežam. Zini, nē, Rāms viss ir salots. Es domāju, ka es tāpēc teicu, ka viņš ir rekur šitā savērpies un šeit rekur savērpies, rekur tur, nu. Nu, jo vairāk, ja viņu var dabūt, ja es saprast, nevarēju dabūt. Jo lieta ir tāda, ka, ja, piemēram, šito te moka un to pakaļ izmoka, nu, nav pēc kā vadīties. Nu, man vismaz viena detaļa ir vajadzīga pēc kā vadīties. Patreiz netrakojam. Sāks stumt ārā, nu, vilkt ārā un tad redzēs. Nu, šitien tāda stūri arī. Jā, ļoti labi. Jā. Kur tas pāns pieiet iekšā. Jā. Tev vajadzēs labi ar špaktelīt vēl precīzi uzaudzēt. Nu jā, uzaudzēt. sīkums tur. Bet tādā ziņā duris vajadzēs. Jā, apakšā vienkārši tik tīrs viņš ir. Duris vajadzēja pārregulēt, jo šīs mašīnas, no citas mašīnas duris ir. Jā. Tas vēl pirms aizturts vēl pie tām. Duris? Duris, jā. Labi. Un tas te nemaina faktu palielu. Tas man nemaina, bet jā, viņas drusku šķīvi bija salikts, jo neviens tur tās eņas nevi ir regulējis. Bet... Tur bija galvenais uzlikt, lai dabūtu jā, jau lai pie... būtu jau iekšā. Nu skaidrs, kad cik Ļoti varēja labi. to maksimumu visu izvilku. Rekā man sagatavoja kāpslīti. Mēģināšu līst iekšā, uzlikt šito testu slavenu. Reku šits vainīgs bija. Pie mums 250 eiro. Es Aļikā pa 10 eiro pasūtīju. Wow. Man nāmēr, kas arī nāk tagad. Nu, ko Mustangu atstājam uz labošanu. Mēs meklēsim bagažnieku vāku, lukturus un redzēs varbūt arī halbu. Šis mums daļai gatavs. Nu, iztaisnots viss ir. Vēlāk parādīšu, kas un kā. Bet tagad jāmeklē krāsotājs vai jāgaida manējs krāsotājs. Paralēli taisīsim certifikāciju. Tā, jā. Tur jau krāmē mantas. Tosolu es sataisīju, it kā. To mēs vēl redzēsim, kas tur būs pa ceļam uz mājām. 100 km nepilni. Nu ko, mājās atvedām Ramu. Meklējam tagad krāsotāju. Mans krāsotājs tagad uz 3 nedēļām ir prom. Bet viņš pateica baigi smuko ciparu. Tas tā, es atradu vienu citu krāsotāju Jēkabpilī. Tur cena arī laba, bet bija dārgāk. Domāju no sākuma, vai viņš ātrāk var uztaisīt, nokrāsot jau, vest jau nākamnedēļ, bet cenas starpība ir tik liela, ka es varu 3 nedēļas pagaidīt. 3 nedēļas pagaidīt un
attiecīgi taisīt certifikāciju tikmēr. Un man klientam atnāca tāda Škoda Octavia, 1.8 benzīns, 2009. gada, faceliftā, Latvijā nokalēto cenu mēs paņēmām pat 3300 eiro. Cik es tā apskatījos, rūsas pilnībā nav. No defektiem, kas ir, deck check engines. 2 riepu komplekti, vasaranas Bridgestone un vēl ir handkūki, ziemas riepas, resta bez Škoda zīmes. Nobraukums baigi patīkamais, 150, cik tur, 154 tūkstoši nobraukums. Ar papīriem pierādāms. Maza dāvaniņa no Crown. Ir multistūri, kruīzs, sēdekļa apsilde, klimats, mazais ekrāniņš. Stāvoklis, kā redzat, ir ļoti, ļoti labs. Tā kā lai labi kalpo jaunajam īpašniekam. Viņš aizbrauc jau izņemt numurus. Tagad gaida, ka atbrauks, uzliks un tad jau brauks baudīt. Ričard, kas tā par mašīnu? Kāda? Turpināsim tagad mūsu perkupa dzīvi starp Eiropas un amerikāņu auto. Atgriežamies mēs pie Cadillaca šī. Tagad brauksim numuru salīdzināšanu veiksim, lai kur foršais modernais lukturs. Jau teicāt, nav nemaz tik grūti atrast vietējā depo, viss ir pieejams. Tā kā uzlādēts ir, uzliekam numurus un bliežam uz CSDD. Saimnieks kaut kur slēpjās. Kur laimīgais saimnieks, nu pirmie iespēdi. Nu super, priecīgs. Kāpēc izvēlējies tādu auto? Nu tāpēc, ka rets un tāpēc, ka gribās tomēr ne uz ikdienišķiem autiņiem braukāt. Redzēs, kā vispār ies CSDD, jo es iegāju datubāzē. Tādu modeli viņš man nepiedāvāja. Redzēs, ko Jelgavas CSDD teiks. Tā kā tā. Maucam? Uz priekšu. Pirmo reizi esmu Jelgavas CSDD. Princips līdzīgs kā Rīgā. No sākuma salīdzināšana un tad ejam uz reģistrāciju. Redzēs, kā būs. Es pat nezinu, kur viņam viņa kods ir. Gan jau tas foršais lukturs būs jāņem ārā, ko es tev redzējāt. Kamēr esmu CSDD, iefilmēšu jums mierīgi nesteidzoties, jo tas ir process diezgan ilgs šoreiz, jo šis aparāts izrādās būs vienīgais Latvijā reģistrēts tāds. Tā kā es jau rādīju, tas ir Cadillac EELM. Nu, jūs jau varat izlasīt, man jau mēlim nožģās. Starp citu, viņš ir 19. gada pirmā reģistrācija, bet viņus ražoja pirmsveicības līdz 14. gadam, faceliftus līdz 16. gadam. Paņēmām mēs šo amerikāni Somijā, kurš ir atnācis savu laiku no Lietuvas. Tā kā tā, paņēmām Somijā, cena, ja es pareizi atceros, bija kopertā 6000 eiro. Klientam nostājās kopsumā kaut kur pie 7,5 pie 8000 eiro, tas tā, cik es no galvas tagad atceros. Aparāts riktīgi interesants, vizuāls smūgs. Viņš ir hibrīds, brauc pārsvarā ar elektrību un benzīns, tas 1.4 motoriņš, viņam tā kā lādē to elektrības bateriju. Kas vēl var parādīt? Interesantā kvalitātes salonu. Jā, pie defekta lukturs, viss atspies šeit un logs. Ar logu būs problēma. Atrast lukturu mēs jau atradām Amerikā. Pataisīt te podziņu. Opa, iekāpjam iekšā, nobraukums viņam bija maziņš, kaut kas ap 60 000 kilometru. 79, atvainojos. Jā, automāts, stūres, viss te skatāties, te ir rādi, te alkantāra, te ir koks, te ir karbons, te ir alumīnijas, viss kopā. Izkāpšana, kā jau iepriekš ar minēju, jocīgi ar pogu piespiežot šeit, bet kaut kāds slepenais avārijas izēja visādi elektronikas, viss ekrāni. Priekš tā gada mašīnas riktīgi iespējīgi. Aizmugurē arī tās foršs. Tas nobs kuģis. Šis ir elektrisks, viņam jau rādīja. Jā, jau zināt, ir glāstāmie telefoni. Šeit ir glāstāmais panos. Paglāstam šeit un atveras slepenā kastīti. Paglāstam, aizverās ciet. Ādu stūrīte, 2 atslēgas, tā kā klients sen sapņos par tādu auto, atradām Somijā, paņēmām, tagad gadam, ka varēs reģistrēt un remontēs un nākamgad jau būs Latvijas ceļos. Tā kā lai labi kalpo, un kā jums tāda aprāta, āda, viss mīgs, viss forši. Tā kā, nezinu, vai te var kaut ko redzēt. Tā kā tā, gaidam, skatīsimies, kā reģistrēs būs numuri zilē vai nē, man liekas, ka nebūs. Jāizbrauc, jāpamēģina, kā tas ir elektro. Mēs tā, ka te, cik es pabraucu, vajag interesanti, plus vēl tas, ka bremzes tāds jocīgs, vai tā, ka ir rūsi, vai vienkārši tāds specifisks pie bremzes, teikt, ka viņam no bremzes ir stiprāk jāspiež.
Bet jā, reģistrācijas nē, bet vēl salīdzināšanā Jelgavā jau sēžam stundu un gaidam, kamēr Rīga apstiprinās. Tā kā sveicina Rīgai, gan jau viss būs kārtībā, un tad bliežam tālāk. Tātad beidzot varu parādīt jums, kas ir atnācis tajās kastēs. Jūs jau aptuveni saprotat, kas tur ir. Tā kā taisam vaļā un, jā, zinu, nav oriģināli, ir kopijas, un tie ir paralēli kopijas. Kāpēc kopijas ņēmu dēļ cenas? Izmaksāja 800 eiro gandrīz plus PVN. Tādi diski, riktīgi smuki, un viņi ir 19. Tagad ir jāatrod gumija, jāuzliek, un būs bomba, kā es domāju, kā labāk izskatās. Tie 16, citiem varbūt patiks. Bet es domāju, būs vēl labu gumiju, lai nav tur pavisam zemprofils. Tā kā tā aizmugurē ir 10 solīgie, priekšā 8,5 solīgie. Tagad nedaudz cits stāsts. Pirms kādas nedēļas, pusotras, kad biju Vācijā, man viens sekotājs, skatītājs uzvanīja un teica, jautāja pareizāk sakot, vai es ņemu mašīnas komisiju. Principā mašīnas komisijas neņemu 2 iemeslu pēc, tāpēc, kad Latvijas mašīnas netirkoju un ja vienīgi kaut kas interesants. Otrs ir savs tirgot, jā. Nav man tik daudz vietas tam visam. Tā kā, ja kaut kas interesants, tad es ņemu uz tirgošanu un labs. Un viņš saka, vai interesants ir jāspriež man un jums. Viņš gribēja piedāvāt vēl 38. tirgošanu. Es saku, kas un kā. Vārds pa vārdam izrādās, ka tā mašīna ir no Japānas. Super duper stāvoklī, kas un kā. Jā, cena nav no tām lētākai. Sen mašīna, kad jau gados stāv garažā, skat jau vairs nav ieta, bet jau ir Latvijas certifikācija viss kārtībā. Vai to vajag vai nevajag, to mēs vēl apskatīsimies. Bet es izdomāju, ka aizbraukšu apskatīties, pats uz tirgošanas viņu neņemšu, bet jums noteikti parādīšu, kādas mašīnas ir no Japānas, kādi mēs būtu vēl 38 šeit Latvijā, apskatīšos pats, parādīšu jums, un varbūt palīdzēšu kādam iegādāties un kādam pārdot to mašīnu. Tā kā maucam tepat Pierīgā, un paskatīsimies, kas tur labs vai slikts. Es domāju, būs noteikti patīkami iepazīties un uzzināt, kādā veidā viņš dabūja mašīnas no Japānas. Kā es zinu, vai piedāvāsim arī nākotnē mašīnas no Japānas. Vajag mašīnas no Japānas vai nē? Maucam. Un jā, mēs maucam ar netīru 38. Nepaspēju vēl nomazgāt, bet visam savs laiks. Rītdien jāskrien uz Bausku pēc ekrāna. Tu redzat mirko? Neiet. Smaidam, fotoradars. Exiting average speed enforcement zone. Sapratāt. Saka, Japāņu prikoli. Kas par Japāņu prikoliem tur ir? Japāņu prikoli ir tā, kad zem aizmugurējā luktura tur stāv ieliktais parkošanas sensors. Jā, šeit. Kā viņš darbojas uz visu? Tāpat kā parastais, ja vienkārši viņš ir izvests uz atsevišķu skaņas signālu. Jā, tikai viens parkošanas. Jā, bet viņš strādā. Un arī, kad tu brauc atpakaļ gaitā, tad viņa taisa to saucamo gongu, par to, lai tu zini par to, ka tu brauc atpakaļ gaitā. Nē, tā jau interesanta mašīna, zin kā, visādi tur Japāņu uzraksti, viss ok, bet arī savas lietošanas pazīmes, protams, viņā ir. Tātad, kā es jau iepriekš teicu, es parādīšu jums 38. Bembi no Japānas ar 150 000 oriģinālu nobraukumu. Kad viņa ir atvesta no Japānas? Viņa ir atvesta gadu atpakaļ. Nepilns 2 gadus atpakaļ viņa atvesta. Nepilns 2 gadu atpakaļ. Kura gada viņa ir? Viņa ir 2000 gads. 2000. Līdz ar to ar certifikāciju nebija problēmas, tikai Miglinieks bija atteicis vai nebija? Viņai nebija, jo viņa jau bija pirkta cauri Vāciju, un viņai jau bija viss čūks nokartots. Līdz ar to viņai neko nevajadzēja taisīt. Jā, tuvitās paskatīsimies, kādā stāvoklī. Un kas par motoru teica 735? Jā, tas ir MCS2, 35 PTU ar vanasiem. Tā kā šo aparātu var arī iegādāties, atstāšu aprakstā manu telefonu numuru, kā vienmēr uzvanat, uzrakstat, iedošu kontaktus. Pat cik tirgojas šis aparāts? 14 000. Nav lēti, 14 000, bet attiecīgi pilnīgi bez rūsas, kā es arī saprotu. Jā. Bet jau cik piegāju skatos ir te saskrāpēts, problēma ar laku, kā jau standartiņš šiem aparātiem iet. Lukturs darētu uzkrišanāt, tādā, pēc tam savas lietas paskatīšos, salīdzināšu to, ko es gribēju. Tāds motors, apakšos, domāju, tagad ar videos jums baigi nerādīšu, tas ir skaidrs. Diski oriģinālais tā pierādoma, jo tie ir 18-nieki. Tie ir 18-nieki un viņa ir prikols savs, viņa ir, kā jau pienākas Japāņiem un Ziemeļamerikai, viņa ir pēc vinkoda M-Sport.
Un viņai stāva piekara, viņai ir savs salons, un viņai ir šitie diski pēc oriģināla. Jā, tātad jābūt Recaro, tā kā es arī Amerikā biju tādu noskatījis, tie, kas seko, zina noteikti. Jā, Šī ir īsā versija, nav longs, parastais, ir daudziem patīk arī īsā versija. Salons, protams, labi izskatās, kā jau teica, M stūri, melnie griesti un vēl to kaut kas, un krēsli arī Recaro veidīgie, bet nav komfortiņš. Tā izskatās pagaidām ļoti labi. Es paskatīju, speedometrs arī ir. Speedometrs ir mainīts. Viņš ir Speedometrs. uzlikts no 4.6 ISX5. Nu, tā ir un viss. Principā ir tā, ka pēc pārbaudītas informācijas mašīna ar tādiem saloniem tika saražot mazāk nekā 1600 gabalu pasaulē. Un arī cilvēki raksta visu laiku, ka tas ir no 39 salons, bet tas nav. Es to tādu biju noskatījis Amerikā ar 24,000 jūdzēm bija, bet viņš bija sists. No sākuma es gribēju pa 2000 nopirkt, tad labi līdz 10 gāju, aizgāju pa 16, bet viņš bija nerūcošs un sists. Bet 24,000 jūdzi. Un bija jau komplektācija tā kā šim, ļoti tuvu. Bet noteikti viņš bija 740. Jā, 740. Tā kā tā. Labi, es paskatīšos, uztaisīšu bildes un TikTok arī jau šis jau būs jau ieliks daudz ātrāk. Redzēs, man interesē par tādu cenu, tādi aparāti interesē vienīgi tas, ka jā, viņš ir no Japānas ar oriģinālu mazu nobraukumu. Te ir, kur vizuāli klasika, man viņš nostājies ir, rupināt 2 reiz lētāk, jā. Bet nobraukums ir 2 reiz lielāks. Arī tas ramīt no Japānas ir BMW Japan. Jā, es biju pie Bravello, viņam bija 539 tur, un viņam bija tieši tāds pats rāmīts, un viņš arī bija no Japānas. Tā kā tā, bet jā, paši redzat, stāvoklis, viss smuki. Kur viņam tās nav arī elektriskais. Tas pats kā manējam, te viss ir smuki. Šits maz stāv, man krīt nost. Vai jūs saprast, es vēl noiešu krāsu mērītāju, kaut ko pabakstīšu, lai varētu saprast, ir oriģināli, nav oriģināli. Viņa bijusi pārkrāsota, bet nekā baigi nopietna viņai nav. Esmu gājuši cauri ar krāsu biezumu mērītāju. Viņai kādreiz bija šeit defekts, viņa šeit mazliet špaktelēts ir. Bet vispārējais ir vai no dubultais slānis, vai no oriģināla krāsa. Jā, un šitais mums ir. Tas ir nekvalitatīvi krāsota moldingi. Jā, es tā skatos. Japānas stils, jā. Tā jau aparāts smuks. Ot arī citi saka, vajag lūpu, šitam ir Alpinas lūpa tāda paša, kā es gribu sev uzlikt. It kā skaitās ar empaka, bet Alpina, tā būtu kaut Alpinas diski. Cipa iet kopā, bet es uzskatu, ka ir pabeigtības sajūta, kad ir apakšā tā lūpa. Klausies, mēs patikpat, cik mums ir identisks variants tikai zeltā krāsā. Arī 735. Mēs visu laiku tagad spriežam, vai likt viņam virsū to lupu vai nelikt. Es saku, ka ir jāliek, jo jā, tev ir tik tiešām tā taisnība, kad ir uzreiz pabeigtības tāds veids, kad izskat mašīnai kopējais. Viņš saka, ka viņam nepatīk. Labi, tā ir gaumas lieta. Jā. Tā kā rakstat komentārā. Ir vieta šitādai lūpai. Viņa nav agri, pat nevarēja no sākuma pateikt, ka viņas ir te. Un salīdzinājumā ar manējo, kur kā izskatās. Šitā ekskluzīvā lūpa, jā. Un tagad varat uzmest skatu manam, droši, viņš nav netīrījis, neko es pat nepaspēju tagad noskalot, un ņēmu... baigi foršais. Tas ir longs, vai tas ir? Tas ir longs 740 tēs. Jā, jānokrāso, tas tiks gad darīts. Spilventiņi, viss jā, bet otrā puse nav, jā? Ir spilventiņš, vienkārši bija bērnu kresniņā apakšā nokrāt. Šeit var iebāzt tauruni jau. Jā, bet ne visi lien iekšā, bet parasti lien. Jā. Arī tev ir tāda problēma. Zvaigžņu piekaramie ir griezti, jā. Diski ir nopirkti, tu parādīšu. Kādi diski ir? Tikai 19. Jā. Tādā ziņā krāsos tikai viens priekšējais spārns. Te jau tas pats jau viss. Jā. Šitais baigi interesē, tas jau, tas jau interesanta lieta arī. 3.8 visiem patīk. Piemēriet šo. Kā golf varētu iebāzt ciklu. Jā. Bet viņš neturās, man tā diezgan tāds krīt. Jā. Tas amortiņš viņš. Jā, bet arī pilnīgi bez rūsas. Šitāds, kā jānopulē, vai bulēs, nepulēs tad nost. Bet te moldingi tādi, jā. Bet komplektācija arī ir laba. Komforta salons.
Jā. Nu, tas Ar elektriskais krēsni, jā, bet, nu. Es teiktu tā, ka komplektācija viņa ir laba priekš kaut kāda īsa varianta, bet priekš longa gribētos kaut ko, nu, tomēr labāk. Gribētos, jā, lai tur būtu pa vidu. Labi, ekrāni tur tā nav vajadzīgi, bet tas televizors tur. Elkoņbalsts, jā, lai regulējumi krēsli aizmēr, man gribējās to, jā. Bet, nu, come on, pa tādu summu, jā, tas jau... Kas viņam pa $1300 paņēma, beigās viņš, nu, protams, beigās viņš ar visiem diskiem pie 7 nostāsies, jā, nokrāsos. Bet, nu, jā. Zin kā, mēs tomēr arī izdomājam iziet savu samurāju ceļu, to saucamo. Esam aizbraukuši uz Igauniju un esam nopirkuši 735 pa pusotrīti, kuram ir komplektācija, kuru mēs nekādu dzīvē neesam redzējuši, un pēc arī pārbaudīts informācijas, tādas mašīnas tādā krasā ir saražotas 400 gabalu pasaulē. Un arī tagad filmējam to video uz YouTube par viņu, un līdz ar to, jā, tur arī ir visādi piedzīvojumi ar viņu. Nu, bet viņai, protams, stāvoklis daudz sliktāks nekā šitai. Es jau līdz tam laikam, ka montēs video jau būs gatavs kaut kāds, es noteikti iemetīšu aprakstā, tā kā, ja jums interesē, varēsiet iečukot arī. Tā kā tā. Nu, labi, aparāts, jā. Tas jau vizuāli viss saskatāms. Abi. Tur uzreiz var redzēt, ir dzīva mašīna vai nav. Jā. 3.8 vispār. Tas jau aizmugurē pēc arkas tu varētu redzēt. Jā. Tā kā jā, bumperi jau pasūtīju. Cik bumpers tu iestājies? Nu tā, es 45 eiro. Nu. Jauns bumpers 45 eiro. Jauns. Nu, da labi, vai ne? Es signedā raksts atlaidi, jā, pa 45 eiro bija. Nu, tas jau vajag forši. Nu, bez moldingiem? Bez pilnu pliks, jā. Bet lietoti ar defektiem Sotex maksā. Jā. Kaut cik sakarīgi 150 un uz augšu man tikko stāstīja. Jā. Bet nu moldingi nemaksā baigi daudz. Nav, bet visi ar parkingiem skatīju šodien. Jā. Ja ir bez parkingiem, tad ir bez šitā. Man vajag ar šito. Nu jā, man garažā metājis viena tas lieta arī šajā puse, bet viņa bija bez tas mazgāšanas. Jā, nu man teica, ka man pārdos, es rītdien braucu ekrānu pirkt uz Bauskā čalīts, kas ir 38. Jā, es arī viņam rakstīju daudz reizes. Jā. Tā kā jā, rīt pie viņa ciemos braukšu, un jā, tā kā jau te detaļas ir no viņa jau pamazām. Jā, ekrānu, kas tev? Viņš arī ekrānu mainīs man. Mainīs? Jā. To 16:9. Jā. Kas viņu mainīja? Nu, tā kā... Viņš man pirmkārt nedeg, un otrkārt skaņa pazūd tik pēc cik tur minūtēm izrubās skaņa. Tas varētu būt kā bloks aizmugrē, tur stāv skaņu bloks aizmugrē. Nu, viņam tā arī... Nu, viņam skatīsimies, mainīsim, ka viņš saka, viņš jau zina, kas ir kā tur. Priekšā jums nebija maziem numuriem jābūt? Varētu būt, ka jābūt. Bet vairs jau nebūs. Vairs jau nebūs. Nē, tev ir arī, tev arī mainījis šitais te ir. Jā, viņš arī bija priekš mazā numurzīmes turētāja, bet, diemžēl, iepriekšējais īpašnieks, kas viņu reģistrēja Latvijā, viņš izdomāja, ka tā būs labāk. Nu, citiem patīk garie, starp citu, jā. Man riktīgi patīk mazie numuri. Man arī baigi patīk mazie, tāpēc es pie tā... Jā, es arī ieliku mazos. Labi, kameras slēgšu ārā, un mans viedoklis arī viņiem pateikšu. Ja pa tādu naudu grib tirgot, nezinu, pašizmaksas un tā tālāk. Divas lietas noteikti būtu jāizdara. Haubi jānokrāso un ar lukturiem jātiek galā. Pārējais viss ideāls tādā ziņā. Varbūt te pat pa stāvvietas izbraukšu, paskatīšos, kā ir, bet maliči, forši aparātu atlikuši. Tā kā tā. Paldies, ka uzvanījāt. Tad jau tiekamies nākamais video. Ja jums interesē, droši rakstat, uzvanat un iedošu kontaktus. Aizmaucu tālāk strādāt.